Mans draugs Aldonis Tālskanis jau daudzus gadus ir Saeimas deputāts. Vasarās mēs bieži braucam kopā makšķerēt, un tad Aldonis man pastāsta par dažādām politiskajām aizkulisēm. Arī par budžeta veidošanas procedūru. Tas nav nemaz vienkārši, tā man pagājušajā vasarā uzsvēra Aldonis. Ja tu zinātu, cik daudz un dažādu vajadzību mums parasti ienāk no dakteriem, no skolām, no pagastvečiem, un mēs vienmēr visiem esam spējuši kaut kādu naudiņu iedot. Sēžu es ar makšķeri un domāju. Dīvaini gan. Man un manai ģimenei taču arī ir daudz un dažādu vajadzību. Gan ceļojumā gribas aizbraukt, gan draugiem dārgu dāvanu apaļajā jubilejā uzdāvināt, gan beigu beigās jaunu mašīnu nopirkt. Vajadzību tik daudz, bet mans budžets neskādēļ ļauj tērēt tikai tik, cik tajā ir. Bet ja pēkšņi izdomāju sevi palutināt un nopirkt jaunu bada pātagu, tad gan jāatsakās no pāris kinoseansu apmeklēšanas. Naudiņas vienkārši ir tik, cik ir. Vienam prieciņam iztērē, bet citam vairs nepietiek. Cik labi gan ir tam valsts budžetam. Sveiks, Aldoni! Nu ko, vai šogad arī laižam uz copi vasarā? Nezinu. Zem deguna nomurmina nejauši vecrīgā sastaptais Aldonis. Šogad galīgā tintē mums ar to budžetu. Iedomājies, visi prasa, visi grib, vēlēšanas tuvojas. Iedot gribas visiem, lai ar labu vārdu atceras, bet nevar. Tu iedomājies. Laiki grūti tagad iestājušies, un tā vietā, lai varētu visiem solīt un piešķirt, man tagad jāsēž laikam būs visu vasaru un jārēķina, kur ko ietaupīt, kur ko reformēt. Un tas viss tikai tāpēc, ka iepriekš devu visiem, kas tik prasīja. Nopūšas Aldonis. Kāda tur vairs cope prātā? Jādomā, kā no krēsla neizlidot.